Sveiciens visiem skatītājiem. Prieks būt atkal kopā ar jums. Un mēs turpinam šo ierasto ciklu par beidzamo laiku notikumiem. Pagājušais mēs apskatījām tādu tēmu kā miera līgums, ko man šķiet, ka varētu būt 2026. gadā noslēgts. Un tai pašā laikā mēs nezinām šo pareizo secību, vai būs miera līgums noslēgts, kā Daniela grāmatā rakstīts uz 7, un uz pusi no 7 viņš tiks lausts, jeb pārtraukts, un tad sāksies lielās bēdas. Tas vai tā varētu būt tā vieta, kur izceļās 3. pasaules karš, un, protams, scenārijs arī var būt otrs, ka no sākuma ir karš, pēc tam tiek noslēgts miera līgums, kas ir uz 7 gadiem. Tātad ir abi varianti iespējami, kurš no viņiem ir īstais, mēs to nezinām, bet tomēr tai pašā laikā mēs apzināmies, kad Bībele runā par ļoti nopietnu pagriezienu cilvēces vēsturē, kā 3. pasaules karu, kas ir Dieva inicēts, jeb Dieva plāna sastāvdaļa, to es jums pēc tam parādīšu un paskaidrošu, kāpēc tā es domāju. Un arī sniegšu paskaidrojumu, kāpēc es domāju, ka tas varētu būt 2026. gads, jo aprēķina varētu būt līdzīgi kā pagājušreiz. Es jums rādīju, bet šai reizē paskatīsimies tātad otru variantu, kā varētu būt no sākuma karš un pēc tam miera līgums. Tātad šos jautājumus mēs šodien apskatīsim, un sāksim varbūt ar atkāpīti. Iedomāsimies, kā Dievs rada ideālo pasauli. Mēs zinām, ka Bībelē teiks, ka Dievs radīja šo pasauli 6 dienās. 7. dienā viņš atpūtās, viņš radīja cilvēkus pēc savu tēlu un līdzības un ielika viņus ēdens dārzā. Un tur bija tikai viens aizliegums – neēst no laba un ļauna atzīšanas koka, jo tajā dienā, kad cilvēki ēdīs, tad viņi mirdam mirs. Tad Dievs brīdina, ir tikai viens aizliegums. Mēs zinām, ka kādā vēstures posmā Vēlns caur čūsku kārdina Ādamu un Ievu, un viņi ņem no ļaunu un labu atzīšanas koka augļiem un ēd, un šajā pasaulē ienāk ļaunums, jeb Dieva radītā pasaule tiek samaitāta. Un palasīsim šo brīdi, cik ļoti šī pasaule bija samaitāta, kad Dievam vajadzēja kādu ļoti radikālu lēmumu pieņemt. 1. Mūzes 8. nodaļa ar 5. pantu. Un kungs redzēja, ka pieaug cilvēku ļaunums uz zemes, un viss, ko viņš veidojas, ikdienu savā sirdī domā tik ļaunu. Un kungs nožēloja, ka uz zemes taisīs cilvēku, un tas mocīja viņa sirdi. Un kungs teica, es noslaucīšu no zemes virsmas cilvēku, ko es radīju, no cilvēka līdz lopam, līdz rāpulim, līdz debesu putnam. Man ir žēl, ka es tos radīju. Tātad šis grēks, jeb ļaunums, ka caur Ādamu un Ievas nepareizo izvēli ienāk šajā pasaulē, viņš pārņēma cilvēku dabu, cilvēks sāk baidīties no Dieva, sāka grēkot, pirmie 2 brāļi, Kains un Ābels, viens brālis nogalināja otru, tātad slepkavības, kari sākās, un cilvēku domāja ikdienas ļaunu, viņi domāja grēku, un mēs redzam kādu dīvainu lietu, kad Dievs nožēlo, ka viņš vispār radīs cilvēku, kad grēks tik ļoti samaitās cilvēku, ka Dievs nožēlo, ka vispār viņš ir cilvēku radījis. Dīvaini likās, kā varēja Dievs nožēlot, bet te konkrēti rakstīts, ka Dievs nožēlo, ka viņš ir radījis cilvēku. Un te rakstīts vairāk, tas mocīja viņa sirdi, tātad Dievs par to pārdzīvo, par to, kādu viņš bija radījis cilvēku un par ko cilvēks ir kļuvis. Un mēs zinām, ka
ir pat tāda epizode tepat iepriekš, ja, ka kritušie eņģeļi nāca pie zemes sievām, ja, un bija kaut kādas seksuālas attiecības starp viņiem, ja, un dzima milži tur rakstīts, ja, jeb cilvēki ar tādām liela auguma, ja, tāds spēcīgi, ja, Bībelē teikts vīri ar vārdu, nu lūk, un citiem vārdiem sakot, šīs zemes samaitājās, ir pat tāda versija, ja, kad viņi valdīja pār zemi, un tas ļaunums gāja plašumā, ja, un Dievam vajadzēja kaut kā risināt šo situāciju. Nu, un Dievs arī pieņēma lēmumu, ka viņš noslaucīs, ja nogalinās visu zemes cilvēks, ja, ko viņš ir radījis, ja, un Dievs konkrēti saka, man ir žēl, ka es tos radīju, ja, tātad Dievs nožēlo, ka viņš radījis cilvēku, ja, jo tik ļoti tas grēks bija samaitājis cilvēka dabu. Nu, lūk, un ir viens cilvēks, kurš ir uzticams Dievam arī šai laikā, ja, tātad Dievs viņam atklāja šo nodomu, sodīt cilvēks, nogalināt tos, jo cita varianta nav, nogalināt principā cilvēks, ja, un viņš dod uzdevumu šim ticīgajam cilvēkam celt šķirstu, ja. Tātad būvē šo šķirstu 100 gadus, tātad ļoti ilgu periodu, un, protams, visi vai lielākā daļa cilvēku zināja, ko viņš dara. Iespējams, ka viņš bija izsmieklu objekts, ja, par to, ko viņš darīja. Cilvēks smējās, smīkņāja, domāja, tas trakais, ko viņš dara, un tā tālāk. Ja, un tāpat laikā cilvēki varētu ņemt piemēru no viņa, būvēt vēl līdzīgus šķirstus un glābties no priekšā esošiem plūdiem. Bet viņi tam neticēja, viņi izsmēja ja, un tādēļ viņi gāja bojā, ja, tā kā, traģisks stāsts, ja, bet es gribu izcelt šo ticības vīru, šo kas uzticējās Dievam, kas būvēja šo šķirstu 100 gadus, ja, un kurš viņš un viņa nams, tad 8 cilvēki izglābās no šiem grēku plūdiem, ja, un dzīvnieks viņš arī izglāba, tā kā tāds stāsts, ja, tātad tas bija starposms, ja, starp pirms grēku pasauli, ja, un pirms plūdu pasauli, ja, un pēc plūdu pasauli, ja, tātad un 8 cilvēki tikai izglābās, visa vecā pasaule gāja bojā ūdens plūdos, jo cits variants nebija iespējams. Un kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka pie Jēzus otrās atnākšanas būs līdzīga situācija, ja, ka cilvēki arī uztvers viegliprātīgi, ja, visu tos kristieši, viss, kas runā par Jēzu, par Jēzus otro atnākšanu, par Dievu tiesu, par mūžīgo dzīvību, ja. Un cilvēki tā, tas jau nav nopietni, tās jau tādas pasakas, ja. Un palasīsim, ja, Mateja 24. nodaļa, sākot ar 37. pantu. Jo kā tas bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās, pirms plūdiem tie rija un plītē, precējās un tika precēti, līdz iegāja šķirstā. Un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jā, tā tad kaut kas līdzīgs būs arī, mēs esam tūšam laikam, Jēzus atnākšanas otrajai reizē, mēs esam ļoti, ļoti tūšai 7 gadēji, trešam pasaules karam, mieru noslēgšanas līgumam, jā, tūlīt, jā, kuru katru brīdi tas var notikt, jā, tātad šie notikumi ir Un tai pašā laikā mēs redzam cilvēkus, jā, cilvēku attieksmi pret Dievu, pret ticību. Un te konkrēti rakstīts, ja, ka tie nenāca pie saprašanas, ja, līdz brīdim, ja, jo Jēzus otrā atnākšana nebūs jauks brīdis, ja, jo viņš nāks kā Dievs, kā ķēniņš, kā valdnieks. Un būs arī dažādas kataklizmas uz zemes, ja, būs jūra, krāks un šņāks, mēs šodien par to runāsim, jā, tātad pasaule būs izbijusies vispār par to, kas notiks uz pasaules ar tām klimata izmaiņām, viņas būs tik dramatiskas, jā, ka cilvēki nesapratīs, kas notiek, nezinās, kur slēpties, ko darīt.
Nu, lūk, jā, tā tad vēl gribēju aplūkot kopā ar jums šo beigu laiku cilvēku raksturojumu, kāda būs beidzamajos laikos cilvēku, kādas rakstura īpašības. 2. Timotejam 3. nodaļa 1. pantu. Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, naudaskāri, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, mežonīgi, ļauni, nodevīgi, pārgalvīgi, lepnumu apstulbināti, baudas vairāk mīlēdami nekā Dievu, tērpušies dievības izskatā, bet tās spēku noliekdami. Jā, ļoti interesants raksturojums pēdējiem laikiem, pēdējām dienām, un pēdējās dienas sākās līdz ar Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos, sākās pavisam jauns periods, cilvēces vēsturē sākās jaunā derība, un tie bija sākās beidzamās dienas, ja beidzamie laiki, ja. Un mēs dzīvojam beidzamo laiku, beidzamajos laikos, ja, protams, vēl tuvāk Jēzus Kristus atnākšanā nekā pirms 2000 gadiem. Bet interesanti, kā rakstīts, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, ja. Nevis tāpēc, ka vardarbība ies plašumā, ja, jeb kāri būs, ja, bet tieši šo cilvēku īpašību dēļ, ko tikko es nolasīju, ja, ka cilvēki būs patmīlīgi, naudaskāri, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, ja, baudas vairāk mīlēdam nekā Dievu. Tieši šo raksturu īpašību dēļ būs grūti laiki. Nu, lūk, kāpēc es par to runāju? Tas ir principā tas fons, uz kura fona būs šis 3. pasaules karš, kā jau es teicu iepriekš, ja tas būs Dieva inspirēts, ja Dieva ieplānots, tas jau ir atzīmēts Dieva kalendārā. Tādēļ, ka cilvēki neatgriezīsies, ja, viņi nenāks pie Jēzus, ja, noraidīs evaņģēliju, ja, kādēļ Dievam pagarināt laiku, cilvēki dzimst, vairojās, noraida Dievu un iet uz elli, ja, kādēļ, lai Dievs pavairot laiku, kādēļ, lai Dievs ļaut cilvēcei vēl dzīvot, lai elli pildītos ar cilvēkiem, kas mūžīgi cieš, ja, nu kam dēļ? Nu, lūk, un līdzīgi, ja, kā bija Noas dienās, ja, tā līdzīgi arī 3. pasaules karš, viņš pāršķirs cilvēces vēsturē jaunu lapas pusi, ja, tātad iepriekšējā sistēma sagrūs, ja, kā mēs zinām šīs lokālās valstis, valdības, ja, valstu apvienības, grupas kaut kādas, vienā pusē viena, otrā pusē otra, ja, tāda pēc 3. pasaules kara nebūs. Cilvēci būs vienot, vienā veselumā, ja, un to pārvaldīs deliģēts konkrēts cilvēks, ja, ko Bībele nosauc par zvēru. Nu, lūk, un palasīsim, jā, pa 3. pasaules karu, kāds viņš būs, tad atklāsmes grāmata 9. nodaļa 13. pantu. Kad atskanēja 6. eņģeļa taure, es dzirdēju balsi no 4 ragiem zelta altārī, kas Dievu priekšā. Šī balss sacīs 6. eņģelim, kam bija taure. Atraisi 4 eņģeļus, kas sasiet pie lielās Eifratas upes. Un šie 4 eņģeļi bija sagatavoti uz noteiktu stundu un dienu un mēnesi un gadu tika atbrīvoti, lai nokautu 3. daļu cilvēku. Jā, tātad iet runa par notikumu, kas vēl būs, kas vēl nav bijis, jā, tātad par šo 3. pasaules karu, jā, tātad tā ir 6. taure, tātad pirms tam bijušas 5, un ir dažādi bībeles pētnieki, kas skaidro, kādas ir bijušas šīs iepriekšējās bazūnas, jā, viens no tādiem ir Irvins Baksters, viņš sasaista 1. bazūnu ar 1. pasaules karu, 2. bazūnu ar 2. pasaules karu, un tādi globāli pasaules notikumi, jā, ir jau bijuši. 5 bazūnas ir bijušas, un nākamā ir šī 6. jeb šis 3. pasaules karš, jā, kā mēs redzam, jā, no šī fragmenta, ko es izlasīju, jā, kad atskanēs šī bazūna, jeb taure, Dieva taure, jā, ko eņģelis atskaņos, jā, tā tad kaut kas sāksies, ir norādīts reģions, Eifratas upe, jā, tie tuvie austrumi, jā,
Turcija, Sīrija, Irāka, jā, šīs 3 valstis, blakus ir Izrēla, un tas ir Islāma valsts, mēs zinām, jā, un tur kaut kas notiks, jā, tur ir kaut kādi īpaši eņģeļi, jā, tad 4 eņģeļi sagatavoti, jā, konkrētām uzdevumam, jā, un šo konkrētu 4 eņģeļu uzdevums ir nokaut 3. daļu cilvēku, jā, tad mēs saprotam, jā, ka tas ir no Dieva, jā, mēs pagaidām motīvu neredzam, bet mēs redzam šo iniciatīvu, jā, ka tas nāk no Dieva, jā, tas tiek inicēts, jā, un Dievs dod pavēlu nokaut 3. daļu cilvēces. Jā, tātad tas ir kaut kas tāds notikums pasaules vēsturē nebijis, jā, milzīgi. Nu, protams, mēs, ja runājam par Noas plūdiem, jā, tur visi aizgāja bojā, tur 8 cilvēki tikai izglābās, jā. Bet tagad, jā, ir vairāk 8 miljardi cilvēki, jā, un ja trešdaļa iet bojā, mēs saprotam, ļoti daudz cilvēku iet bojā. Un tātad tas ir iezīmēts Dieva kalendārā, jā, tātad 4 mērvienības ir dotas stunda, diena, mēnesis un gads, jā, tātad ļoti precīzi līdz pēc stundas precizitātei tas ir iekļauts Dieva plānā. Protams, ka Dievs zina visus nākotnes notikumus, jā, viņš precīzi ir atzīmējis, kad tas brīdis būs, jā, kad cilvēks būs nonākusi tādā brīdī, jā, kad viņi vairs neatgriezīsies cilvēki pie Dievs, ka cilvēki neuzklausīs evaņģēliju, jā, ka nebūs jēga pagarināt laiku, jā, tad arī tas notiks. Jā. Nu, lūk, skatam, un jā, nu jā, palasīsim tālāk ar 16. pantu, un jātnieku karapulku skaits bija 10 000, 20 000, es dzirdēju viņu skaitu. Un tā redzējumā es redzēju zirgus un jātniekus uz tiem sarkanās, violetās un dzeltenās bruņās. Zirgiem galvas bija kā lauvām, un no tām mutēm izgāja uguns, dūmi un sērs. No šīm 3 sērgām, no uguns, dūmiem un sēra, kas izgāja no to mutēm, tika nogalināta 3/3 cilvēku, jo zirgu spēks bija to mutēs un astes tiem bija līdzīgs čūskām, kam galvas ir, lai ar tām nodarītu ļaunumu. Jā, tātad pirmīt mēs lasījām, jā, kad šo 4 eņģeļu uzdevums būs nogalināt 3/3 cilvēku, un te jau mēs redzam citu ainu, mēs redzam, kā tomēr ir kaut kāds militārs notikums būs pie Eifrates upes, jā, šeit tuvajos austrumos, jā. Ļoti daudz iesaistīti karavīri, tātad 10 000, 20 000, jā, summā dod 200 miljonu lielo karavīru skaitu, ja mēs zinām, ka daudzās valstīs pat nav tik daudz cilvēku, jā. Un mēs redzam arī 3 krāsu bruņas, sarkanas, violetās, dzeltenās, jā, tātad kaut kādas 3 puses, jā, mēs nezinām, vai tās ir pretējās puses, vai tās ir koalīcija, jā, tur pulcējās, jā, pie šīs Eifrates upes, jā, mēs nezinām, bet skaidrotāji mēģina skaidrot Bībeles tūkotāji, jā, ka sarkanās bruņas tā varētu būt Krievija, jā, dzeltenās Ķīna, jā, un violetās varētu būt Irāna, jā, un mēs zinām par šo 3 valstu koalīciju jau tagad, ka viņiem militārās mācības jau ir gandrīz 10 gadu garumā, jā, gan jūrā, gan pamatā jūrā ir, jā, un mēs redzam šo 3 valstu sadarbību. Jā, un kaut kas tur būs pie Eifrates upes, ka šīs 3 valstis, jā, mēs saprotam apmēram, mēs jau varam minēt, jā, tur blakus ir Izrēla, jā, Izrēla, nu, mēs saprotam, jā, ka tas ir karstais punkts vienmēr ir bijis, jā, un Irāna ir lielākais Izrēlas ienaidnieks, jā, un kaut kas izraisīja šo konfliktu, jā, Bībele neatklāja kas. Jā, iespējams, ka tā būs 3. tempļa celtniecība uz tempļa kalna, jā, jeb kaut kas cits, un kāpēc 200 miljoni, kāpēc tik liels karaspēku daudzums, jā, iespējams, ka tiešām 3. templis būs tas, jā, jo tagad ir tā situācija tāda, kad, nu, tur nevar, tas īsti zem musulmaņiem ir, jā, un nevar tur tā pat brīvi iet un lūgt Dievu, jā, tikai iet pastīties kā turists, jā, un tu pat nevar Dievu lūgt.
Lūk, bet kaut kādā brīdī mēs zinām, Bībele konkrēti runā par trešo templi, jā, iespējams, ka tempļa kalns tiks sadalīts, jā, tātad ebrejiem būs viena puse, jā, varbūt pēc miera līguma noslēgšanas, par ko mēs pagājušais runājam, varbūt pēc trešā pasaules kara, jā, jo ebreji, ortodoksālie jūdi, viņi uzskata, ka šis trešais templis ir vajadzīgs mieram, ne tikai, lai Izrēlā būtu miers, bet lai globāls pasaules miers būtu, iespējams ir vajadzīgs šis trešais templis. Jā. Tātad kaut kādā vēstures brīdī tiks dota atļauja, šis templis tiks celts. Iespējams, ka tas sadusmos islama pasauli, ja, kurai tur ir divas mošejas, ja, trešā svētākā vieta islamā, ja, viņus sadusmos, jā, iespējams, ka viņi izsludinās džihādu, jā, savāks ļoti daudz karavīrus, kas ies šai svētajā karā pret Izrēlu, jā. Iespējams, tas būs tas no Irānas puses, jā, un Irānas atbalstītājs, mēs zinām, gan ir Krievija, gan Ķīna, jā, tātad šie arī, it sevišķi Ķīna var nodrošināt ar ļoti daudz karavīriem, ja ir nepieciešams, jā, tātad tā tas varētu būt, jā. Nu, jebkurā gadījumā tas būs globāls pasaules karš, jā, un mēs redzam, ka tur ir bruņu tehnika atzīmēta, jā, ka uguns, dūmi un sērs, jā, tātad militāra darbība, jau konkrētāk, jā, ka uguns, dūmi un sērs izgāja no to mutēm, jā, un tika nogalināti trešdaļa cilvēku, jā, tad militāra darbība. Nu, un es uzdevu mākslīgam intelektam uzdevumu, ja nelieto atomieroču, vai ir iespējams nogalināt trešdaļu cilvēces. Un viņš negribēja man atbildēt, bet pēc tam tomēr viņš tā kā piekrita manam viedoklim, ka nav iespējams, ja, ar mums zināmiem tradicionāliem ieročiem nogalināt trešdaļu cilvēces. Ir vajadzīgs kaut kas vairāk, ja. Un iespējams, ka šis karš iesāksies kā tradicionāls karš, kā militārs konflikts, jā, bet viņš beigsies ar atomieroču pielietošanu, jā, jo tad to ļoti labi atspoguļo arī šie 4 eņģeļi, jā, kas bija iespējams, ka tas ir no garīgās pasaules, jā, nebūs viņi mums redzami, jā, kur uzdevums būs nogalināt trešdaļu cilvēces, jā, tātad varbūt šie eņģeļi simbolizē, jā, šo ātomu triecienu, jā, ka trešdaļa cilvēces iet bojā, jā, un pagājušreiz jau mēs runājam, jā, tiks pielietot atomieroči, tas karš būs ļoti īslaicīgs, ja pirmajās stundās visvairāk šie atomieroči tiks izmantoti, jā, un nu, līdz diennaktī vai dažas diennakts, jā, ilgs šis karš, jā, bet sekas būs jūtams ļoti ilgi. Nu, lūk, jebkurā gadījumā, ka šī militārā konflikta rezultātā trešdaļa cilvēks iet bojā, jā. Un skatāmies tālāk, te mēs redzēsim Dieva motīvu, jā, kādēļ tad Dievs pieļauj šo trešo pasaules karu, jeb inicēja. Skatāmies ar 20. pantu, un pārējie cilvēki, kas netika nogalināti pēc šīm sērgām, nenožēloja grēkus un neatteicās no tā, ko bija darījuši savām rokām. Tie nepārstāv pielūgt demonus un zelta, sudraba, vara, akmens un koka augus, kas nevar nec redzēt, nec dzirdēt, nec staigāt. Viņi neatteicās no savām slepkavībām, burvestībām, netiklībām un zādzībām. Ja? Tātad šie cilvēki, kuri izdzīvoja, kuri, iespējams, piedzīvo šīs kara šausmas, bet tomēr izdzīvoja, ir ļoti dīvaini, ja? Jo parasti pēc tādiem kariem cilvēki tieši nāk pie Dieva, ja viņa dzīves mainās, viņi nožēlo grēkus, jā, bet šeit mēs redzam kaut ko pretēju, ka cilvēki nenožēlo grēkus, neatsakās, jā, nepārstāja darīt tādas nepareizas lietas, jā, no Dieva skatu punkta, jā. Tad šo cilvēku dzīves nemainās, ja viņi nenonāk pie kaut kādas atziņas, jā, un viņi neatsakās no slepkavībām, burvestībām, netiklībām, zādzībām. Jā, tātad slepkavības, ja mēs zinām, ka pēc neoficiālajiem datiem ik gadu tiek abortos noslapkavot 70 miljonu tātad nedzimušu bērnu. 70 miljoni. Tas ir tik, cik otrā pasaules karā gāja bojā cilvēki. Ja. Tas ir vispostošākais karš, bija otrais pasaules karš. Ja. Tad tik gadu tik daudz cilvēku abortos tiek nogalināti. Ja. Tātad kā, lai nebūtu nenāk Dieva sots. Ja. Burvestības, jā, okultisms, okultā pasaule, maģija, rituāli, jā,
bluķu vilkšanas, vēl visādas tradīcijas, ja, ko dažādas tautas lieto, praktizē, domā, nu tās jau mūsu tautas tradīcijas, ja, bet tās ir okultas prakses, ja, ko Bībele konkrēti saka, nedariet to. Netiklības, ja, arī mūsdienās mēs zinām visdažādās, nedažādākās netiklības, ja, gan seksuālās, gan citas, ja, un mēs redzam, ka tas iet vairumā, ja, tādēļ, ka cilvēki nogriežās no Dieva, jā, un viņi piegriežās citām lietām, jā, un tas iet plašumā, jā, un arī tas būs pēc 3. pasaules kara, un noziedzības, jā, arī ies plašumā. Nu, lūk, tā ir aina pēc 3. pasaules kara. Mēs saprotam to motivāciju, ka Dievs to inicē tieši šī iemesla dēļ, ka cilvēki nenāk pie grēku nožāles, jā, jeb viņi nepiedzīvo pestīšanu un glābšanu. Jā. Tātad, cik tas tālu vai tuvu, jā, spriediet paši, man jau liekas, ka tas ir ļoti tuvu. Tas, ko es dzirdu, kā Eiropa, teiksim, mēs redzam, kā baznīca tiek slēgtas cieta, taisīti bāri, restorāni tais baznīcās, jā, un kristietība iet mazumā. Ja? Tas, ko es dzirdu atkal par tādām valstīm kā Salvadoru, Kuba, Turcija, ja? Tur cilvēki piedzīvo Dievu, ja? Dažādas islāma valsts, ja? Kur agrāk kristietība durvis bija slēgtas, tur tagad cilvēki piedzīvo pestīšanu un glābšanu, ja? Un kamēr tas process notiek, mēs, protams, saprotam, ka nebūs pienākusi tā stunda, ja? Tas mēnesis un gads, ja? Kad tas notiks. Nu, lūk, un pēc 3. pasaules kara, jā, mēs pagājušais skatījāmies, ka būs miera līgums, un tad būs 7 gadus vidū karš, jā, šis 3. pasaules, bet tradicionālā versija, ka ir karš, un tad miera līgums, un kad palasīsim, jā, par miera līgumu, Daniela grāmata 9. nodaļa 27. pantu. Ar daudziem viņš noslēgs stipru derību uz 7, un uz pusi no 7 pārtrauks kaujumu labības dāvanas upuri, un templi vienā daļā būs postītājs un preteklības līdz beigām, kas piespries to izlies pār postītāju. Jā, tātad par miera līgumu iet runa, kā ar daudziem viņš noslēgs, jā. Mēs nezinām, kas tas ir, vai tas ir globālais līderis vai kāds cits, jā, vai mēs redzam, kā līdzīgi kā Amerikas prezidents Donalds Trumps slēdz šos miera līgumus. Mēs pagājušajā reizi runājam, ka 8 jau ir noslēgti, 9. ir procesā. Un būs kaut kas līdzīgs šī miera, ja derība, ja miera līguma tiks slēgta ar daudziem. Ja? Un mēs nezinām, vai tas būs uz 7 gadiem, ja? Vai tas būs kaut kāds terminētais, tā kā pamiers uz 7 gadiem, vai tas būs vienkārši miera līgums, ja? Kas vienkārši Bībeles valodā tiek pārtulkots uz 7 gadiem, lai mēs saprotam to periodu. Nu, lūk, jebkurā gadījumā pēc 3,5 gadiem pēc miera līguma noslēgšanas viņš tiks lausts, ja, un mēs nezinām to iemeslu, kādēļ tas varētu būt. Ja. Un tiks pārtraukta tempļa kalpošana, ja, nebūs vairāk šie kaujamie upuri, ja, tad mēs redzam, ka šis 3. templis uz to brīdi viņš būs, ja, tur viņš tiks uzcelts, atjaunots, ja, tur būs tempļa darbība, tiks upurēt dzīvnieki un viss, kā tam vecajā derībā jābūt, tāds arī būs. Nu, lūk, un tas tiks pārtraukts, ja, un kādā citā rakstu vietā mēs zinām, ka šis globālais līderis, viņš ieies šai templē, ja, un viņš sev pasludinās par Dievu, ja par šo absolūto gan politisko, gan reliģisko līderi. Jā, jāņem vērā, kad ir redzamā, neredzamā pasaule, un parunāsim arī, kas notiek šajā mums neredzamajā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka viņi nav reāli. Jā, šī garīgā, mēs varam teikt, ir vieta, kur dzīvo eņģeļi un Dievs un tā tālāk. Jā, kad ir kaut kāds process pirms šīs beidzamiem 42 mēnešiem, jeb 7 gadus otrās puses, ja kaut kāds process garīgs notiks. Ja. Atklāsmes grāmata 12. nodaļa 7. pantu. Izcēlās karš debesīs. Mihaels un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņiem nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts, sensenā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus.
viņš tika nomests un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Jā, tā tad kaut kas notika šajā garīgajā pasaulē, jā, kas tiek apzīmēts ar vārdu debesīs, izcēlās karš, tā tad starp dieva eņģeļiem, jā, un šiem kritušiem eņģeļiem, bet viņi zaudē šo cīņu un nonāks uz zemes, uz planētu Zeme. Jā, un tā raksturojums, jā, šis milzu puķis, jā, sensenā čūska, vēlns, jeb sātans, jā, viņš nonāks uz zemes, jā, tas, kas maldina visas zemes iedzīvotājs, jā, viņš tiek nomests uz zemes, jā, un kopā ar saviem eņģeļiem, jā. Nu, lūk, tas ir tas garīgais pamats, jā, šai beidzamajam 3,5 gadiem, jeb 42 mēnešiem, jā, viņš deleģēs to varu šai globālajai valdībai, jeb kurā gadījumā šī globālā valdība būs pēc 3. pasaules kara, jā, jo tas nav iespējams mūsdienās, ja ir lokālās valdības, nav iespējams viena globāla, ja jābūt kādam globālam notikumam, lai to mainītu, un šis notikums būs 3. pasaules karš, un vienalga, vai viņš notiks 7 gadus vidū vai 7 gadus sākumā, ja, jebkurā gadījumā karš būs pirms šiem beidzamiem 3,5 gadiem, jebkurā gadījumā. Nu, lūk, tad, kad šīs vēlns ar kritušiem eņģeļiem nonāk uz zemes, paskatāmies, kas notiek tālāk, atklāsmes grāmata 12. nodaļa ar 13. pantu. Kad puķis redzēja, ka nomests uz zemes, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Sievietei bija 2 vareni ērgļu spārni, lai varētu aizlidot tuksnesī uz vietu, kur viņa būtu drošībā prom no čūskas klātbūtnes veselu laiku, 2 laikus un puslaiku. Jā, tātad mēs redzam, kad vēlns nonāk virs zemes, viņš grib iznīcināt Izraēlu. Jā, mēs zinām vēsturiski, jā, ka mūsu ēras 70. gadā tas notika, jā, Izraēla tika iznīcināta, templis nopostīts, jā, ebreji tika izklīdināti pa visu Romas impēriju, jā, un kaut kas līdzīgs būs arī mūsdienās. Mēs redzam, ka Irāna, teiksim, citas islāma valstis grib iznīcināt Izraēlu, nekas jau nav mainījies, vēl joprojām ienaidnieks numur 1 uz pasaules ir Izraēla, jā. Tātad grib iznīcināt šos ebrejus, šo tautu, jā, jo kur gan Jēzus Kristus nāks, ja nebūs ne Izraēla, ne ebreja. Nu, lūk, pēc tam tiek vajāts Jēzus Kristus, mēs zinām arī pie viņa dzimšanas, jā, Romas imperators uzzināja, kad dzims valdnieks, nobijās, ja, un lika apkaut visus šos bērnus, kas bija apmēram ap to vecumu, kad Jēzus dzima, jā, kad gan jaunāks, gan vecāks tur nogalināja. Tātad mēs redzam šīs vajāšanas, gan vēsturiskās, gan mūsdienās, jā, tātad, bet kas tālāk ir interesants, tas jau norāda uz konkrētu laiku, jā, ka sievietē bija 2 vareni ērgļu spārni. Tātad sievietā Izraēla ir domāta, un 2 vareni ērgļu spārni. Mēs zinām, ka vislielākais Izraēlas sabiedrotais ir ASV, un kā mēs zinām, ASV simbols ir šis ērglis, jā. Un te mēs redzam, ka šai sievietei bija 2 vareni ērgļu spārni, jā, un lai viņa tiktu paglābta, jā, no šīm vajāšanām, jā, lai viņa varētu aizlidot tuksnesi uz vietu, kur viņa būtu drošībā, jā, prom no čūskas klātbūtnes, jā. Veselu laiku, 2 laikus un puslaiku, jā, tas ir no Daniela grāmatas, tie atkal tieši 3,5 gadi. Tātad kaut kas notiks Izrēlā, jā, cilvēki tiks evakuēti uz kaut kādu drošu vietu, jā, un mēs redzam, ka to veiks ASV, viņi palīdzēs, viņi glāb šos ebrejus. Skatāmies tālāk ar 15. pantu. Sievietei pakaļ čūska izšļāca ūdeni kā upi, lai upes ūdens viņu aizskalota, bet zeme nāca sievietei palīgā, atvēra savu muti un izdzēra upi, ko pūķis bija izšļāts no savas mutes. Tad pūķis sadusmots par sievieti devās projām, lai sāktu karu ar pārējiem no viņas dzimuma, kas ievēro Dievu baušļus un tur Jēzus liecību. Un tas nostājās jūras malā. Jā, tātad vēlns mēģina iznīcināt Izraēlu, viņam tas neizdodās. Tad viņš sāk karu ar pārējiem no viņas dzimuma, kas ievēro Dieva baušļus un tur Jēzus liecību. Tātad vajāšanas būs pret kristiešiem, jā, kas tic Jēzum Kristu. Nu, es domāju, ka iet runa patieši par šiem beidzamiem 42 mēnešiem, 3,5 gadiem, kad šī globālā
valdība, ja droši vien par to periodu tas varētu būt. Un mēs redzam, ka šis vēlns, ja, kurš vajāja sievieti Izraelu, bet viņam nesanāca viņu iznīcināt, ja, kas vajā šos kristiešus, ja, nostājās jūras malā. Ja, tad. Un tas principā ir, šis brīdis ir tas, kur mēs redzam Bībelē, kā tiek apzīmēta šī globālā valdība. Tad Atklāsmes grāmata 13. nodaļa 1. pantu. Un es ieraudzīju no jūras izkāpjam zvēru ar 10 ragiem uz 7 galvām. Uz viņa ragiem bija 10 diadēmas, uz viņa galvām bija zaima vārdi. Un zvērs, ko ieraudzīja, bija līdzīgs leopardam, viņam kājas bija kā lācim, un viņa muta bija kā lauvas muta. Puķis deva viņam savu spēku, savu troni un milzīgu varu. Ja, tad mēs redzam, ka garīgais inspirators, ja, šai globālajai valdībai, kas visdrīzāk būs pēc 3. pasaules kara, būs tieši vēlns, ja, kas dos savu spēku, savu varu, ja, šai valdībai. Un mēs redzam šo struktūru, ja, kad no jūras, ja, tad no cilvēku vidus, ja, izveidojās šī konkrēts, te tiek apzīmēts kā zvērs, šī globālā struktūra ar 10 ragiem un 7 galvām. Ja, 7 galvas simbolizē šīs globālās pasaules valdības, kas ir bijis līdz šim, ja, kas valdīja pār tā laika pasauli, 7 ir bijušas, un mēs zinām, ka tās valsts, kas ir mūsdienā, tās ir sekas no šīm 7, kas kādreiz ir bijušas, ja, tad turpinājums. Ja. Un mēs redzam par šiem 10 ragiem, ja, jeb 10 valstīm, ja, kas ir izveidojušās uz šīm iepriekšējām, ja, globālajām valdībām. Ja, tātad ir kaut kādas valstis, ja, kas ir mūsdienās, kas apvienosies pēc 3. pasaules kara, vienkārši, lai izdzīvot, būs racionāli nepieciešamība izdzīvot. Apvienosies, ja, ar vienu mērķi izdzīvot, lai cilvēks izdzīvo, un mēs redzam arī kaut kāds apzīmējums, ka viņi būs līdzīgi leopardam. Jā, leopards pēc daudzu pētnieku domām tā varētu būt Vācija. Kājas būs kā lācim, lācis Krievijas simbols, jā, un mute kā lauvas mute, tā Lielbritānija, jā, un mēs zinām, ka arī mute, jā, ir šī saziņas valoda, angļu valoda, globāla pasaules valoda, jā, jo 20. gadsimta sākumā gribēja izveidot tādu valodu, mākslīgu valodu kā Esperanto, lai varētu viņā visu pasauli iemācīties un runāt. Jā. Mūsdienās tā ir angļu valoda, jā, un te ir interesanti, ka mute bija kā lauvas mute. Nu, lūk, un tātad puķis, ja vēlns deva savu varu, jā, šai globālai 10 valstu koalīcijai, kas būs izdzīvojis pēc 3. pasaules kara, kura apvienojās un veido, nu, vienu veselu valdību. Jā. Un te, principā, sākās šī 7 gadus otrā pusē ar šīs globālās valdības izveidošanu, ar šiem 2 līderiem, ar šo politisko līderi. Viņu arī sauc par zvēri, dažkārt dēvē par antikristu. Un ar otro, ja viltus pravieti, ja, tātad šis politiskais līderis, viņš nebūs tikai politiskais, viņš arī būs kā mesija, kā glābējs. Ja. Daudz arī viņā saskatīs šo pasaules glābēju, kas arī uz to brīdi viņš būs. Ja. Viņš mēģinās darīt visu iespējamo, lai cilvēks izdzīvot. Un tādēļ arī būs šī viena reliģija, ja, lai nebūtu konflikts starp cilvēkiem. Ja, jo, ja viena politiska pārvalde, viena reliģija, jau nevajadzētu būt konfliktiem, ja, ka ir viss viens. Nu, lūk, tālāk mēs gribēju pāriet uz to, atgādināt to kaut ko līdzīgu, ko es pagājušajā runāju par to, kāpēc domāju, ka 2026. gads Bībelē taču skaidri norāda Mateja 24:36, bet to dienu vai stundu neviens nezina, nec eņģeļi debesīs, nec dēls, vienīgi tēvs. Ja? Tātad iet runa par šiem beidzamo laiku notikumiem, konkrēti par Jēzus Kristus otro atnākšanu. Ja? Tātad neviens nezina to dienu vai stundu, ja? Pat eņģeļi nezina, pat Jēzus nezina, ja? Vienīgi Dievs tēvs zina. Nu, lūk, ko es gribēju teikt. Tātad kādas mērvienības te ir diena un stunda. Jā, mēs zinām, ka tagad ir daudz parādījušies interesanti visādi pareģojumi, jā, par kad būs pasaules gals, kad būs Jēzus otrā atnākšana, konkrēti datumi. Jā.
Mēs saprotam, ka tas nav iespējams, jā, jo te konkrēti rakstīts, ka neviens nezina ne to dienu, ne to stundu. Jā. Un tai pašā laikā ir šī Daniela grāmatas 7 gadi, jā, vajadzīgs šis miera līgums, jā, kā mēs zinām, ka sāks būvēt Izrēlā šo 3. templi, tad mēs sapratīsim, ka tas ir tas miera līgums, jā, un tad jau mēs varēsim aprēķināt arī šīs lietas, par ko mēs runājam. Jā, bet, protams, mēs nevarēsim pateikt nec stundu, nec dienu, nec datumu nosaukt, jā, tā kā tas būs aptuveni. Nu, lūk, tātad tas no vienas puses, un otras puses pastīsimies tos manus aprēķinus, ja es atgādināšu vienkārši to, ko pagājušajā jau to savu domu gājienu, lai jūs varat izsekot līdzi. Tātad 1. Mūzes 2. nodaļa ar 2. pantu. Un 7. dienā Dievs pabeidz visu savu darbu, ko bija darījis, un 7. dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Un 7. dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. Ja, tātad Dievs 6 dienās rada pasauli, 7. viņš atpūšās, ja, un 7. diena ir īpaša diena, ir sabats, ja, jeb atpūtas diena, jeb diena, ko mēs veltam Dievam. Un tātad šis septiņnieks ir svarīgs. Jā. Dievam ļoti mīļ šie septiņnieki, daudz kur Bībelē mēs redzam to Daniela grāmatā, dažādi periodi pa 7 gadi sadalīti, un mēs arī runājām šodien par šo beidzamo 7 gadi, kas ļoti svarīgi, kas dalās uz pusi, ja, 3,5 un 3,5 gadi. Nu, lūk, un otra vieta, ko es gribu sasaistīt, 2. Pētera 3. nodaļa 8. pants. Lai jums, brāļi, nepaliek apslēpts tas, ka kungam viena diena ir kā 1000 gadu un 1000 gadi kā viena diena. Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgriežas. Jā, tātad mēs zinām, ka Dievs dzīvo ārpus mūsu telpas un laika, ja viņam citas mērvienības, kā mēs redzam šajā rakstu vietā, ka 1000 gadi var būt kā viena diena kā 1000 gadi. Un dažiem liekas, ka Dievs to laiku velk, jā, jo jau pirms 2000 gadiem, kad Jēzus tika pacelts debesīs, jā, devās pie Dieva tēva, jau kristieši viņu gaidīja. Nu, jau pagājuši gandrīz 2000 gadi, vēl viņš nav atnācis. Jā. Un liekas, ka diez vai viņš kādreiz atnāks. Jā. Bet te konkrēti rakstīts, viņš negrib, tad Dievs negrib, ka kādi ietu pazušanā, lai ietu uz mūžīgo pazušanu. Jā, Ēle ir uz mūžiem. Bet grib, ka cilvēki grēku nožēlā atgriežas. Jā. Tad, lai cilvēki atver savu sirdi evaņģēlijam, ja mēs zinām, ka Jēzus par mums ir miris, lai iemanto šo pestīšanu un glābšanu. Tādēļ Dievs tā kā pagarina, jā, šo laiku, jā, bet vienā brīdī mēs zinām, tas beigsies. Bet labi, ka tagad tas vēl nav. Jā. Nu, lūk, tātad saprotam, ka šo proporciju, tad viena diena var būt kā 1000 gadi. Pēc Dieva kalendāra. Ja? Un, kad tad sākās jaunā derība, dažkārt mēs domājam, ka jaunā derība sākās ar Jēzus Kristus dzimšanu. Ja? Ir 2025. gada noslēgums, ja? Tūlīt būs 2026. gads, ja? Bet tas ir aprēķināts no Jēzus Kristus dzimšanas. Ja? Bet jaunā derība nesākās ar Jēzus Kristus dzimšanu, bet ar Jēzus Kristus nāvi krustu un augšām celšanos. Tad sākās pilnīgi cits periods, tātad nobeidzās vecā derība, jeb noslēdzās, jeb tika piepildīta, un sākās jauns periods cilvēks vēsturē, jaunā derība, ja? Kad cilvēku var iegūt pestīšanu, vienkārši ticot uz viņu dēlu Jēzu Kristu un ticībā pieņemot šo pestīšanu un glābšanu un veidot attiecības ar Dievu. Nu, lūk, tātad Jēzu Kristu piesit krustā, ka viņam bija 33 gadi. Ja? Tātad mūsu ēras 33. gadu mēs varam uzskatīt par jaunās derības sākumu. Ja? Un tātad 1000 gadi ir kā viena diena, ja? Tad mēs varam aptuveni aprēķināt, ja, ka vecā derība ir aptuveni pie 4000 gadiem, ko mēs varētu pielīdzināt 4 dienām, kas bija vecajā derībā. Tātad tas ir kopā tas laiks pirms grēku plūdiem un pēc grēku plūdiem. Un mēs varam arī izsacināt, tātad ir jauns periods, ja, kas sākās mūsu ēras 33. gadā sākās jaunā derība, un 2033. gadā noslēgsies šī jaunā derība, jeb šīs 2 dienas beigsies. Ja, un tā mēs varam salīdzināt, tātad
četrnieku, pusdivnieku, jā, tātad mēs esam 6. dienas noslēgumā, 7. dienas priekšvakarā, jeb 7. tūkstošgads priekšvakarā. Nu, lūk, tātad, to jūs, es ceru, sapratāt, jā. Nu, līdz ar to mēs varam aprēķināt, jā, kad, protams, tas visi tikai varbūtība, tas nav tā kā, nu, visi, kas kaut ko rēķina, parasti kļūdās, jā, bet princips jau tāds pats, ja arī Dievs to miera līgums nebūs 26. bet citā gadā princips jau saglabāsies, jā, arī šīs 6 dienas un 7. diena, mēs zinām, ir 1000 gadu miera valsts, ka Jēzus otrais nāks, viņš valdīs uz zemes 1000 gadus, jā, jo pēc Dieva kalendāra 1 diena, jā. Atceramies, ka Dievs 6 dienās radīja pasauli, 7. atpūtās, jā, pēc šīs proporcijas jā, arī notiks šī Jēzus valdīšana 1000 gadu. Nu, lūk, tātad 2033. gads mēs saprotam, kad varētu būt Jēzus Kristus otrā atnākšana, jeb otrās dienas noslēgums. Tad atņemam septiņnieku, jeb Daniela grāmatas beidzam uz 7 gadu, mēs iegūstam šo skaitli, par ko es runāju, 2026. gads, jeb miera līgums noslēgšanas gads. Jā, tātad ir 2 varianti. Pagājušais mēs runājam, ka vienkārši mēs redzam, kāda pasaulē ir situācija, kad tiek noslēgts miera līgums, kurš ir nepieciešams, pasaulē vajadzīgs miers. Otra lieta, ka izceļās 3. pasaules karš, jā, kurš visdrīzāk būs ar atomieroču pielietojumu, jā, kurš noslēgsies diezgan ātri, jā, un tad tiks pēc kara noslēgts šis miera līgums. Bet jebkurā gadījumā tātad pēc šīs proporcijas vajadzētu būt šim 2026. gadam. Nu, lūk, ja tas tā notiek, tad pieskaitām vēl 3,5 gadus klāt, jā, jeb pirmo 7 gadus pusi, jā, tad tas būs jau globālās valdības izveidosies šī globālā 10 valstu koalīcija, tas jebkurā gadījumā būs pēc 3. pasaules kara, ka pasaule būs vienota ar 10 valstīm, viņi izvirzīs šo globālo līderi. Ja. Tātad tas varētu būt 2029. gada vidus, un viņi valdīs 42 mēneši, globālā valdība būs 3,5 gadu, tā Daniela grāmatas otrā 7 gadus puse, jā, tātad mēs jau iegūstam 2029,5 plus 3,5 gadi, iegūstam šo jau, kā mēs runājam, otrās dienas noslēgumu, jau 2033. gadu, kas būs Jēzus Kristus otrā atnākšana. Jā, mēs zinām, ka viņa būs Izrēlā, jā, ka būs šis Armagdonas kauja Megido līdzenumā, jā, ka visi pasaules valdības būs pret Izrēlu, jā, un Izrēla zaudēs, viņa atkāpsies līdz Jeruzalemē, jā, un tad Jēzus Kristus otrais nāks un iznīcinās visus pretiniekus, jā, un sāks valdīt uz visas pasaules, jā, kā globālais līderis, gan politiskais, gan reliģiskais. Nu, lūk, to mēs noskaidrojām. Atgādināju vienkārši to, ko pagājušajā reizi jau biju secinājis. Ja? Bet, kā es saku, tas ir vienkārši tādas manas fantāzijas. Ja tā var būt, tā var nebūt. Nu, paskatāmies Lūkas 21. nodaļa ar 20. pantu. Bet, kad jūs ieraudzīsiet Jeruzalemi karaspēku ielēgtu, tad ziniet, ka tās izpostīšana ir pienākusi. Tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, bet kas pilsētā, lai iziet no tās, un kas laukos, lai neiet tajā. Jo tās ir sodas dienas, lai piepildītos viss, kas ir rakstīts. Ja? Tā tad interesanti. Akal Jeruzalem, akal Izraela ir centrā, ja? Un visdrīzāk, ka tas ir pirms mūsu ēras 70. gada, pirms Jeruzalemes iznīcināšanas, ja, šis teksts radies, ja, mēs zinām, Jēzus to teica mācekļiem pa beidzamām dienām, ja, kad jūs redzat karaspēku ielēgt, ja, Jeruzalem, tad bēdziet, ja, nu kā var aizbēgt, ja tur ir ielēgts, ja, no visām pusēm, ja, bet interesanti ir tas, kas vēsturē ir zināms fakts, kad Jeruzalem tika aplēgta, un tad nezinām iemeslu dēļ, tā kā viņi atkāpās uz pāris dienām, laikam 3, jā. Un tie, kas atcerējās šos Jēzus vārdus, viņi izgāja ārā no Jeruzalemes, jā, un pēc tam atkal tika Jeruzalem aplēgta, un tad jau tika pilnībā nopostīti, cilvēki tika nogalināti, jā, tā kā tas jau ir noticis vēsturē, bet
kā mēs zinām, ka 1948. gadā Izraela tika atjaunota, jā, un ir atkal Jeruzaleme, jā, un pienāks vēl brīdis, jā, kāds, kā mēs šeit lasām, jā, tas vēlreiz atkārtosies, jā, mēs zinām, ka arī trešais pasaules karš iespējams būs starp Islāma valstīm un Izraēlu, jā, un Armagedonas cīņa pie Megido līdzenuma, jā, tas būs arī saistīts ar Izraēlu un ar Jeruzalemi, jā. Skatāmies tālāk, ka 23. pantu. Vai grūdniecēm un zīdītājiem tajās dienās, jo liels posts nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu, un viņi kritīs no zobena asmens un kā gūstekņi tiks aizvest pie visām tautām, un Jeruzalem bradās pagānu kājas, līdz viņu laiki piepildīsies. Jā, tad mēs tikko teicām, jā, ka mūsu ēras 70. gadā Jeruzalem tika iznīcināta, templis tika iznīcināts, ebreji tika izklīdināti, jā, nogalināti, un līdz 1948. gadam, kad pēc otrā pasaules kara, mēs tā kā atceramies, kas bija otrā pasaules kara laikā, ka ebrejus rūpnieciski iznīcināja nacistiskā Vācija ar Adolfu Hitleru priekšgalā, akali ebreji, jā, traucē, jā. Nu, lūk, bet tomēr Dievs pasargāja, kādi izglābās, jā, un tas ir ļoti fantastisks brīnums, ka Izraela atgūs savu vēsturisko teritoriju, jā, un 1948. gadā, jā, Izraela atkal kā valsts atjaunojās. Un skatāmies tālāk ar 25. pantu, un zīmes būs uz saules un mēnesi un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās kālab, jūra krāc un bango. Cilvēki pamirs no bailēm gaidot, kas nāks pāri pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti, un tad viņi redzēs cilvēku dēlu padebesī nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izliejiet un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Jā, ļoti tā interesanti rakstīts, jā, ka, nu, te iet runa jau par Jēzus Kristus otro atnākšanu, mēs redzam, kā tās viss tiek, nu, sablīvēts šie notikumi. Jā, tātad mēs redzam šos globālos notikumus, ka būs kaut kāds zīmes uz saules, mēnesis, zvaigznēm, jā, tātad būs kaut kāds globāls kataklizmas, jā, kaut kādi notikumi. Tautas uz zemes būs izmisušas un izbijušās, jā, kālab, jūra krāc un bango, jā, šīs globālās katastrofas, jā. Kādā citā vietā mēs lasām, ka nebūs vairs salu, nebūs kalnu, kaut kas notiks ar šo planētu Zemi pirms Jēzus otrās atnākšanas. Cilvēki pamirs no bailēm, jā, nu, gaidot, kas nāks par pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti, jā, tātad, nu, kaut kas tāds, ko cilvēks nav pieredzējis pirms Jēzus otrās atnākšanas. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu padebesī nākam varenībā un lielā godībā. Un paralēli tam būs šī Armagedonas kauja, kur šī globālā 10 valstu koalīcija uzbruks pie Megido, jā, līdzenuma, jā, jeb uzkalnu tur, tā šai teritorijā, jā, sāksies šis Armagedonas kauja, jā, un Izraela atkāpsies līdz pat Jeruzalemei, un tad Jēzus nāks otrais. Un te vislabākais, jā, tāds optimisms, jā, izslējieties un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas, jā, nevis jāizbīstas, jā, par šiem globāliem notikumiem, jā, par klimatu, par, kas jūrā notiks, jā, jeb vēl tur pie zvaigznēm, vēl kaut kur, bet, nu, konkrēti tas mums ir rakstīts, lai mēs zinām šos nākotnes notikumus, jā, un es gribu pieminēt, ka šeit iet runa par Izraēlu, jā, jo kristieši jau būs kopā ar to kungu, jā, jo pirms šiem, es domāju, ka mēs iesim cauri lielajām bēdām, jā, šiem 3,5 gadiem, bet kaut kādā brīdī mēs tiksim parauti pretī kungam, kad atskanēs nākamā 7. bazūna, jā, tur rakstīts, kad mirušie Kristū tiks celti augšā, un mēs pāri palikušie tiksim pārvērsti, ja, kļūsim nemirstīgi un tiksim parauti pretī tam kungam. Un padebesī mēs ar viņu satiksimies, tad ar Jēzu Kristu mēs satiksimies, un kopā ar viņu mēs nāksim uz šo Armagedonas kauju, kur Jēzus ļoti ātri to visu uzvarēs, ja, un kopā ar Jēzu mēs valdīsim 1000 gadus. Jā, bet te iet runa par Izraēlu, jā, par tiem, kas tajā laikā jau kļūst
ticīgi uz Mesiju, uz Jēzu Kristu, jā. Viņiem tas ir izslieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas, jā. Nu tā, un ko es varu vēl optimistisku pateikt, jā, ka labā ziņa ir tāda, ka nolasīšu, jā, ko jau es iepriekšējais atklāsmes grāmata 9. nodaļa 15. pantu, un šie 4 eņģeļi, kas bija gatavot uz noteiktu stundu un dienu un mēnesi un gadu, tika atbrīvot, lai nokaut 3. daļu cilvēku. Jā, tā tad labā ziņa ir tāda, ka nav šī stunda, diena, mēnesis un gads vēl pienācis, jā, ka nav šis globālais 3. pasaules karš, un kādēļ viņš nav? Tādēļ, ka Dievs grib, lai kāds vēl glābjās. Jā. Šī ir tā labā ziņa tiem, kas vēl Dievu nepazīst, jā, ka nav tā galējā robeža vēl sasniegt, kaut gan es uzskatu, ka viņi tuvu, jā, ļoti tuvu, jā, bet tai pašā laikā vēl nav šie notikumi, jā, tas nozīmē, kad vēl tas nav pienācis tas brīdis, tas nozīmē, ka Dievs vēl grib kādu glābt, jā, ka ir vēl cilvēki, kas atsauksies, jā, un varbūt kāds no jums, kas skatās tiešraidi vai pēc tam ierakstu YouTube kanālā Ojārs Puķis, gribat iegūt šo pestīšanu un glābšanu, jā, būt gataviem šiem notikumiem, jā, viņi noteikti savā laikā piepildīsies, jā, bet mums ir jābūt gataviem tikties ar Dievu ik brīdi, mēs taču nezinām, kura būs mūsu beidzamā diena, pareizi, jā. Nu, lūk, un tad Dievs no savas puses ir izdarījis visu, lai neskatoties uz mūsu darbiem, mēs tiktu glābti. Mums vienkārši ticībā jāpieņem tas, ko Jēzus Kristus pie krusta izdarīja. Jēzus Kristus pie krusta uznes visu mūsu grēkus, un viņš nomira un samaksāja izpirkumu maksu par mums, lai ik viens no mums var nākt pie Dieva un ticībā pieņem šo Dieva žēlstības dāvanu Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju, un tad tas attiecās uz mums, un tad Dievs var piedot mūsu grēkus savu dēlu Jēzus Kristus nopelnu dēļ. Lūk, un Bībelē teiks, ja tu sirdī ticēs un ar muti apliecinās Jēzus Kristu par savu kungu, tu tiksi glābts. Tātad ticībā, caur lūkšanu, tu vari iemantot pestīšanu un glābšanu. Pēc tam to caur ūdens kristību var apstiprināt, jā, kādā baznīcā vai draudzē, bet Dieva mērķis nav, lai tu noskaiti tikai lūkšanu, lai tu tikai kristies. Dieva mērķis ir atjaunot attiecības ar tevi, jā, atjaunot attiecības ar ikvienu cilvēku, kas to vēlās, jā, kas pieņem Jēzu Kristu par savu kungu, Dievs izdzēš viņu grēkus, un mēs ikdienas varam veidot attiecības ar Dievu. Dieva mērķis ir attiecības ar mums ikdienu. Un tā, ja kāds grib spērt šo pirmo soli pretī Dievam un ticībā pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu, es teikšu īsu lūkšanu, un jūs ticībā varat atkārtot un pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu. Sakiet tā, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs, piedod visus manus grēkus. Es lūdzu, Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī. Esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi Jēzus vārdā. Amen. Nu, lūk, tas ir pirmais solis pretī Dievam. Tas ļoti svarīgi to izdarīt, ja, ka tu ticībā pieņem Jēzu Kristu, bet, kā jau es teicu, tas tikai pirmais solis. Nākamais es iesaku vienkārši rezervēt ikdienas kaut kādu laiku Dievam. Tas tu nevajag tur no rīta līdz vakaram, bet varbūt tās ir sākumā kāds 5 vai 10 minūtes, bet regulāri katru dienu. Un veidot attiecības ar Dievu, sākt to varbūt ar lūkšanu, ja, ka tu vienkārši lūkšana saruna ar Dievu, nevis kaut kādu iemācīt lūkšanu, bet ka tu, kas ir tavā sirdī, tu to pasaki Dievam, varbūt tie daži vārdi vai daži teikumi, bet to svarīgi ir izteikt. Un atrast kaut kur Bībeli, ja Bībelē ir 2 daļas vecā derība un jaunā derība, un tieši sākt ar Bībeles 2. daļu, ar jauno derību, jo sākot ar Jēzu Kristu mēs dzīvojam jaunajā derībā, un lasīt kādu 1 vai 2 nodaļas, tas arī ļoti svarīgi, tā arī komunikācija ar Dievu, tieši Bībeles lasīšana. Otra daļa ir šī publiskā daļa, kad mēs apmeklējam dievkalpojumus, jā, es pats apmeklēju kristiešu draudz Prieka vēsts, un es mīļi aicinu, jā, rītā būs tātad svētdien, Rīgā Bērzanes ielā 6, 11. būs dievkalpojums, tā kā esat mīļi aicināti atnākt, pastīties, ieraudzīt, piedzīvot, jā, jo daudz cilvēku tik vienkārši atnākot kādam līdzi, vai intereses pēc atnākot paskatoties, kas tur ir,
piedzīvo pestīšanu un glābšanu. Ja? Domā, kādam atnāks līdzi, vienkārši lai liek mieru. Beigās cilvēks piedzīvo šo personīgo satikšanos ar Dievu, kas ir ļoti svarīgi, ja, lai mūsu dzīves mainītos. Nu, lūk, tā kā šīs divas daļas, gan tās personīgās, ko tu mājās vari darīt, lasīt Bībeli un lūgt Dievu, gan šīs publiskās, abas daļas ir vienlīdz svarīgas. Nu, tā kāds kaut ko uzdod, jā, nu, tāpēc, kad es ievietoju YouTube, ja man vairāk ir kā lekcijas, es, protams, ka šai brīdī es esmu visu pateicis, varu kaut ko atbildēt, jā. Tā kā, nu jā, es vēl domāju, ka plus mīnus es esmu atbildējis uz to, uz tiem jautājumiem, ko es gribēju, jā, bet lai saprastu to kontekstu, tādēļ ir dažādas šie raidījumi par dažādām tēmām, jā, bet ir svarīgi tieši, aiznest to vēsti, ko es ticu, ko Dievs grib pateikt, jā, un es domāju, nav jau vienmēr jāsaņem visas tās atbildes, kas mums tur interesē, jā, bet ir kaut kas, ko Dievs grib jums aiznest, jā, saprast, ko gan Dievs gribētu savu to pateikt, jā, jo principā jau Dievs runā, jā, tāpat kā viņš caur Bībeli runā. Dievs neatbild vienmēr uz jūsu jautājumiem, bet lasot Bībeli, tas ir kontakts ar Dievu, jā, kad uzrunā, ir, kad neuzrunā Dievs, jā. Bet ir svarīgs tas pats process, ja, ka mēs lasām, ka mēs lūdzam, ka mēs apmeklējam dievkalpojumus. Tas ir ļoti svarīgi. Nu tā kā paldies, jā, par jūsu uzmanību. Lai Dievs jūs svētī, līdz citai reizei. Tā.